Čau, es esmu Jānis Timofejevs, un es tev pastāstīšu par sevi. Kā jau video nosaukumā visticamāk redzams, jautājums, kas es esmu, kā mūsu bijušais prezidents jautāja sev. Kas es esmu? Tātad es esmu parasts latviešu puika, kurš dzīvo Norvēģijā ar savu sievu. Un šajā YouTube kanālā jūs varēsiet vērot visu kaut ko dinamisku. Tāda ir iecerē, tā teikt, action video, cik vien tāds būs iespējams. Kāpsim kalnos, spēlēsim futbolu, burāsim, jeb sailing. Un vēl visu, ko vien iespējams, slēposim, leksim, kāpsim un tam līdzīgi. Nosviedosim manas intereses. Ja mums saprīta intereses, esam uz viena viļņa, tā teikt. Esmu sportisks jaunietis jau no cik vien sev atceros. Galvenais mans sportā veids, ko es esmu nodarbojies visvairāk ir futbols, par ko arī būs vismaz 2 video par to, kā spēlēju futbolu Norvēģijas 7. divīzijā, Krāgaro 2 sastāvā. Un, protams, man interesē vēl visi pārējie sporti, cik vien var lekt, skriet, mest trūleņus un tam līdzīgi. Ziemā tas ir kalnu slēpošana un nedaudz arī distances slēpošana, no kuras cerams būs kādi video piedzīvojumi no kalniem. Un tālūk arī pamatā mana mūzikas izvēle ir Latvijas hip-hops. Viesuls, Sanguin, Prom, Atvērtais Miķis, Circle Motion, Klīnikas ierakst. Jo, es sakrabāju mans ķeru ceļavēju, es braucu darīt pāris lietas, kuras nevarēju. Kādreiz tu mani pārsteidz, kad pazūdu es, tad parādies tu, kad nācu es, tu nebiji tur. Un tās visticamākais skanēs fonā šajos video, cik vien tāds būs iespējams YouTube atļauju ziņā. Mēs esam saņēmušies, dodamies kalnos, jeb saucamajā hikingā, jeb norvēģiski GoPro tour. Un tad esam jau dažas vietas iekarojuši, bet plānā vēl ir dažas vietējās apskatu vietas, kur tādi hikingi, trekingi. Ikdienā darbā klausos ļoti daudz podkastus, raidījumrakstus, un tālūk es uzzinu un daudz, cik vien iespējams dienā noklausos. YouTube un video saturs kā tāds man vienmēr ir bijis tuvs. Jau no jaunības dienām bērnībā filmēju tur muļķīgs video, kur tā arī palika vēsturē. Un pēcāk jau tuvāk mūsdienām filmēju ar telefonu un montēju telefonā. Tas man ļoti iepatikās, un kādēļ es sapratu, kad vēlos to veidot profesionālāk un tādu kvalitatīvāku bildi. Un tā es skatos tieši šos YouTube video, iedvesmojos. Visvairāk iedvesmojos no Niklas Kristila, kurš ir vācu puisis, kurš runā angļu valodā un veido ļoti iedvesmojošs video par tieši filmmaking, jeb video veidošanu. Un tie arī ap iedvesmas, jeb kā saka, passion angļu valodā. Un latviešiem, protams, ir vispopulārākais Roberts Vītols un pārējā, kas šajā pusē ir sarakstā. Es saukšu visu, lai kādu neizvainot, ko nenosauc. Bet jā, video ir ļoti tuvs
manai sirdī. Arī drona video, kopš DJI izlaida mini un pārējo sēriju, kas bija cilvēkiem budžeta klasē pieejam, ņēmās ar drona un filmēju visu kaut ko, bet tā arī paliktēs. Visi šie video SD kartē un netika izmantot, tāpēc es domāju, ka jāķerās pie publiskošanas. Kanālā būs arī video par dronu un tālāk. Kā jau dzirdēts, esam piedzīvojumu meklētāji, bet tādi piezemētāki. Nepaliekam naktī teltīs un tam līdzīgi. Tāds viens piedzīvotāji. Un pēc vairākiem šādiem piedzīvojumiem ir tāda forši bija piedzīvojums, bet beigās ir bildes un pāris video. Un tā vien prasās atskatīties uz mūsu piedzīvojumiem kopsavilkumā, tādā vloga veidā. Tāpēc arī sākam šo video veidošanas burvību. Tātad, ja tev patika iepriekš dzirdētais un esi kaut nedaudz interesēts, kā nu mums veiksies, piesako, jeb abonē, subscribe, like and dislike and visas pogas spiedz, cik vien var iedomāties apkārt šim video.